Sveiki, klausītāji! Šodien dzirdējāt reidu podkāstu. Un kā jau jūs zināt, ir pienācis īstais laiks Latvijas hokeja pavasarim. Kā jūs zināt, ir Latvijas un Baltijas čempionāta fināli notiek pašlaik. Mums ir ekskluzīva iespēja dzirdēt un uzaicināt mūsu šodien podkāstā Baltijas čempionāta vērtīgāko regulārās sezonas vārdsargu Henriju Janču. Sveiks, Henrij! Jā, sveiki. Nu, Jā, kā mēs tagad ierakstām, mēs ierakstām svētdienā tieši aiz spēles, starp spēlēm un dzirdēsim karstākās aizkulises pār un ap sēriju, kā arī pēc tam pieskarsimies vairāk par Henriju Janču, par viņu karjeru nedaudz. Un, kā man vienmēr gribējās arī mūsu podkāstā parunāt par vārdsargiem, jo man īsti tāda padziļināta saprašana par viņu domāšanu, viņu un ko viņi dara vārtos īsti nav. Tādēļ mums ir ekskluzīva iespēja dzirdēt tieši pat no vērtīgākā vārdsarga regulārās sezonas. Un, uzdosim, man ir sagatavot jautājumu viņam, un varbūt jūs uzzināsiet kaut ko jaunu, ko vārdsargi domā. Gribi sajūtas, kas uzlādē? Izmanto savu iespēju. Kļūsti par čempionu savā spēlē. Veic likmi un padari katru sporta maču vēl spilgtāku. Augstāki koeficienti, lielāki laimesti. Tava uzvara ir tikai viena soļa attālumā. Nenokavē savu iespēju. LVBet. Sāksim ar finālu sērijā 3-0. Varbūt pastāst nedaudz par sēriju, kādas ir sajūtas, kāpēc 3-0 varbūt. nē, tā kā arī daudz arī teica to, ka varbūt tā pieredze, ja, un tas, kad kaut kādos vajadzīgos momentos nospēlējam vienkāršāk, un pieņemsim arī šodienas spēle, arī ja, trešā spēle, viesos viņu laukums, tribīnas pilnas, ja, tur bija arī zemgala. Bet tas tieši man liekas, pieņemsim arī tagad, kad mēs bijām tajā Brašovā, ja, tur visi pret mums ir, bet tas tā kā palīdz vēl, tas man liekas, tas sportiskais, zin, ka tev palīdz, tu gribi vairāk, tu gribi izdarīt vairāk, tieši, ka tev pret tevi, tur bļauj tās tribīnas. Un, pieņemsim, man ir prieks nenormāls pa Mauriņu, ja, ka viņš man aizvieto, man tā kā aizvieto, un dara to ļoti sekmīgi. Un tad arī es beigās sapratu, ka tur nav neko, ko. Tāpat kā pagājušajā gadā Feldbergs, jā, iesāk labu sezonu, play finālu un nav ko tur stocīties un lai spēlē. Varbūt pastāst to, kāpēc sezonas vērtīgākais vārdsargs nestāv sezonas svarīgākajā sērijā vārtos. Labi, Kur ir vārtu sargs? neko. Nav visi, tas nav noslēpums. Es pusfināla sērijā saslimu. Visi to zina pa lielam. Un tagad bija atveļošanās. Bet tāpat tās uz ladēm eju. Es jebkurā brīdī varu iet laukumā. Un vienkārši šī brīdī ir tas, kad nav vērts kaut ko mainīt, ja sērija iet no rokas. Un tā kā, cerēsim, ka otrdien pieliksim tam punktu un ar labu vaibu, ja beigsim sezonu. Tieši tā. Man par laimi bija iespēja paskatīties pirmo un trešo spēli jūsu sērijā. Godīgi teikšu, pirmo spēli sāk skatīties, un tajā pašā laikā Čehijā gāja fināls spēles pusfinālos. Bija grūti paskatīties. Es neredzēju, no Mogo komandas es redzēju to cīņas spāru, to attieksmi, to vēlmu uzvarēt, to bezkaunību. Mogo komandā, ko es neredzēju Zemgales sastāvā, tie man novērojami. Bet šodien, ieslēdzot trešo spēli, es domāju, tā bija īsta fināla sērijas spēle, un man bija bauda skatīties. Un cilvēki, kuri neredzēja, varbūt, jā, atvainojos, tie cilvēki pie televizoriem, kur skatījās, viņi redzēja jūsu spēli līdz otram periodam, jo TV4 sākās kora kari vai kaut kas līdzīgs. Un trešo periodu es neredzēju, bet vai tev likās, ka šodienas spēles neredzēja otro, bet vai trešā spēle bija tā, kas īsti parāda to hokeja skaistumu? Uh, jā, varbūt arī tas, ka vēl, es atgriežos pie tām pašām tribīnēm, ja. Tas, ka tomēr tās tribīnes ir uz riņķi, ja tur Jelgavā visur ir cilvēki, tā atmosfēra un viss tas, tā kā tev dzen vairāk uz priekšu, ja tajā pašā Mogohallē, zin, tur tā akustika un tā atmosfēra nav tik jūtama, ja, bet atgriežoties pie spēles, pieņemsim, ja,
pirmā spēle bija tāda taustīšanās, jā. Mēs izgājām varbūt gatavāki, jā. Jā, tur arī tas varbūt tāda pieredze, ka mums džeki jau kuro finālu spēlē. Tur varbūt viņiem nav tad daudz, kas ir to finālu spēlējuši vēl vien, un tomēr tā atbildības nast un tas stress varbūt nu, tā kā iet pāri visam. Bet šodien jau abas komandas bija spēlē. Abas komandas citās, abām gribējās uzvarēt. Beigās, nu, kā es arī teicu pirms fināliem intervijā, to, ka nu, neviena spēle nebūs ar +5. Jā, visas spēles būs līdzīgas, jo tomēr tie, nu, pats zina, tie visi taktiskie risinājumi aizsardzībās, nu, kā redz, nav daudz golu momenti, jā. Un uz to arī ir, nu, spēlējam uz pretnieku kļūdām. Ja mums vēl pieredzējušie spēlētāji var izveidot tos momentus labākus, nu tad arī rekur arī ir tas rezultāts kaut kādi 2 gols iemetam, 3 gols iemetam, un ar to pietiek tas, ka Nils pa vienam ielaiž. Nu, ar vienu golu pats zina grūti vinēt spēli. Precīzi. Bet mēs jau, piemēram, hokejā vienmēr sakam ģērbtuvē, kad nu, vārdsargam sakam, ja nevienu neielaidīs šodien, tad noteikti vinēsim. Jā, to miljons mums agrāk teica. Mēs joprojām arī izlasē tā sakām. Ja Jā, kāds vārdsargs nostāvēs 0, tad mēs 100% uzvarēsim to no, spēli. protams. Tā, jā. Bet jautājums tagad. Otradien, 4. spēle. Es ceru, atvaino, Henrika, kad es ceru, ka noteikti tā sērija turpināsies, lai vairāk cilvēki spēj izsekot jūsu sērijai līdzi un vairāk pielīdzinās un pieslēdzās pie televīzijas vai apmeklē. Ko tavuprāt, es nesmu teikt, varbūt, ko Zemgalei varbūt jāmaina ir, lai jūs uzvarētu? Jo es šodien redzēju to, ka Zemgale darīja visu, un Mālačs un cīnījās sitās, salīdzinot ar pirmo spēli, un man bija baudz skatīties, bet kas viņiem pietrūkst? Nezinu, viņam pietrūks, man liekas, tā realizācija. Tādos atbildīgos momentos, jā, kur kā jānospēlē augstasinīgāk. Nu, tur arī atšķirās, jā, tas hokejs, kā es mums ir pieņemsim, tu nevari no kaut kāda, nu, pieņemsim, komandai ir grinderi, jā, un ir playmakeri, ir scoreri, jā. Un, ja tur pieņemsim, tas nokapājas, ja to minūti uz tā laukuma, un tev atnāk tas moments, jā, kur tu esi jau sēdies, jā, ir grūti koncentrēties uz to, lai augstsinīgāk, jā, nospēlēt, tu uzreiz tikai krāmē pa to kasti, jā. Bet, redz, tur arī pietrūkst varbūt tā augstasinība, jā, bet mums tādā ziņā Nils pavalda to, ko vienmēr pavilkt, noķer savus metienus, visi bloķē, nu, grūti jau pateikt īstenībā no tā viedokļa, ka tiešām es skatos no spēli no malas, un es saprotu to, ka nu, viņiem baigi nav varianti iemest. Jo mums ir tiešām labi spēlē aizsardzībā. Notur tās metienu līnijas, fronto metienas. Nu, viss notiek, kā vajadzētu notikt. Tāpēc ir grūti. Pirms šīs sērijas visi runāja par to jaunību pret pieredzi, kad sitīsies Mogo pieredze pret Zemgales jaunību. Parasti ir tā, ka sitās tajās sērijās jaunība pret pieredzi, tad ar 4., 5., 6. spēlēm tā pieredze sāk nogurt. Tāda ir iespēja arī ir. Es domāju, ka galīgi nē, tāpēc, ka mēs esam tiešām pastrādājuši fiziski. Es varu godīgi pateikt, tā es neesmu trenējies kopš MPL laika, ka mums bija prizmā, ka bija jāskan cross un vispārējais. Labi, te nav cross jāskan, bet mums visu laiku bija tādi fiziski treniņi. Pieņemsim, mēs 7, 25 vārdsargi gājām uz ledus, un no halas, godīgi sakot, es nācu ārā kaut kādos 11 tikai. Tā kā man pēc tam vēl tie bērnu treniņi jāvāc, zini, ir grūti tas, ka pēc tam tu tāds savā aizvod uz mājām, bišķi atpūties, un tad atpakaļ jābrauc, jā, un tad tāds vakarā vienkārši nekāds. Bet pēc tam jau ar laiku, kad tu pieroti, jau tu adaptējies. Jā. Bet tu stāsti man tagad, un reāli cilvēki klausās, tad to runā pusamatieris, teiksim, profesionāls. Tev ir otrais darbs, ir bērnu trenēšana hokejā, bet tu pakļaujies, es teiktu, tā liela nauda tu nenopelni ar hokeju, es pieļauju, tā kā spēlēšana, bet tā ir tava sirdslieta. Reāli, un tu esi gatavs tā kā upurēt sevi. Jā, tā ir, jo tomēr mēs jau visi saprotam, ka mēs spēlējam to sezonu, lai beigās gūtu kaifu no tā playoff, jā, kad tu tiec beigās
tajā playoffā tu sities, ņemies un daries tur tās emocijas, tur arī gūsti, ja sezonā varbūt, nu, pat zini, mūsu līga ir kāda ir, ja, tur pa lielam ir, ja agrāk bija 4 komandas, 5 komandas, kas varēja sisties jau par to pirmo vietu un bija interesanti, un tagad mēs apmēram jau saprotam pirms sezonas, ja, tur 80–90%, kad, nu, šo sezonu jau bija viss skaidrs, kad Zemgalē un Mogo bija fināls, ja, un tu tiec līdz tam finālam, un tiešām tā atmosfēra un tās emocijas sliktas, pat nu, labas, pat sliktas, ja, ir tas, kas tev tā kā, tā kā tu tieši gaidi šo momentu. Un, šis moments tas tā kā ir most wonderful time of the year, ja, kā saka. Tieši Un, tā. jā, Nu, labi, Henrij, novēlēsim tev veiksmi. Noteikti to novēlēšu pabeigt otrdienas sēriju. Tie, kas atbalsta un brauks otrdien atbalstīt, noteikti cilvēki Zemgales komandu vai arī to pašu Mogo komandu Jelgavā arī novēlam veiksmi, lai uzvar labākais un mm, lai sērija ir interesanta visiem. Pieslēgsimies nedaudz pie tevīm. Es padomāju, jautājums bija šīm par tevīm. Es gribēju parunāt, jo mēs esam jaunības draugi. Es negribēju teikt bērnības draugi, jo es atceros, 13 gados sākām kopā spēlēt. jā, Spē jā, kaut kas tāds. spēlējām ne tajā spēcīgākajā komandā, bet redz, kā kopā uzaugām. Mēs kopā Jā, spēlējām amatieru līgās vēl, un es gribēju pieminēt to, ka redz, kā bērniem vecāki, kas klausās bērniem, vediet bērnus uz sportu, jo sportā ir daudz, 20, 25, 30 cilvēku mums bija komandā, un mēs esam īstenībā draugi līdz mūža galam būsim. Kaut tā, gan mēs jā. varbūt nekontaktējamies, bet mēs būsim līdz mūža galam draugi. Tā Jā, ir, vai jā, ne? nu, vienmēr ir tas, kas, zins, kas prieks satikt, un tad īpaši tagad, jā, arī, kad mēs runājam, tas, ka ir kaut kādi miljoni tie sabraukšanas, jā, tās reunions, jā, aizbrauc tur parunājās, kā, jo tomēr mēs, nu, ne viens spēlē Čehijā, viens spēlē Latvijā, viens kaut kur vēl tur citi pa kaut kādiem darbiem. Kaut kādās Norvēģijās strādā, kad viss sajiet kopā, atkal ir pa ko pārunāt, zin, tomēr tas konteksts, nu, nepazūd. Nepazūd tieši tā. Tas tā. Varbūt man te viens jautājums no tavas bērnības, jaunības, teiksim tā. Es atceros tevi kā ļoti talantīgu vārdu. Henrij, tu biji talantīgs, es tevi redzēju, meistarību, ka tu varēji būt, un tev ir refleks, un tu esi vārds, tu lasi spēli un vispārējo. Bet kā mēs redzam, profesionāli kaut kas tev pietrūka nākotnē. Varbūt nu, tā kā lielajā līmenī. Varbūt tās lietas, ko es varbūt tagad domāju, kas bija tās lietas jaunībā, vai pusauģu gados, vai pēc tam 20, 21 gadā, kas tev pietrūka. Uh, zin kā, pats zinu, kad agrāk tie resursi, kad tikt kaut kur prom, bija grūtāk nekā tagad. Jā. Un pat zinu, kad es nebiju pats strādīgākais vecāks. Jā. Man patīk slinkot, bet arī tas pats, piemēram, man nebija, es pat negāju uz to tik ļoti, jo man nebija pat aģents, jā, un man bija piedāvājumi tur 21 gadā, 22 gados braukt kaut kur prom, bet tur ģimeniskais stāvoklis, visi tie iespaidi, jā, kas, ko rada no kā ģimene, un bija grūti saprast, ko darīt, ko nē. Un beigās kaut kā es izdomāju palikt Latvijā, nekur nedoties. Un kaut gan agrāk arī Mīļons man teica, nu kāda atšķirība no tevis un guļies. Viņš man prasīja tādu jautājumu. Es saku, nu es nezinu. Viņš tad saka, ļoti tā lieta, vārtos nekā. Vienīgais tas, ka gudrs treniņā, tās ripas vienkārši ķer ar zobiem. Jā, tu noskaties, kā tā ripa ieldo vārtos jau treniņā. Un jā, es viņam piekrītu, es vienkārši pasaku trenējot vārdsargus, to redzu, kurš man ir ļoti labi pateikt to, ka kā uz bērniem tas iespaidojas. Nevis teikt viņam, kā jādara, bet kā nevajag darīt. Jo es tā darīju, un es nekur tālu netiku, bet es gribu, lai tu tālu tiec, tāpēc nedari tā, kā es darīju. Jā, un viņš uzreiz ieklausās, jā, nu labi, tu pamēģināsim darīt. Tā kā, nu, tā, man liekas, bija tā lielā atšķirība, tāpēc es arī Jā. tālāk netiku. Es domāju par tevīm. Es arī domāju, nu, attieksme. Tajā gadā mēs bijām prizmā, nebijām labākie. Mēs bijām tā kā trešā komanda Latvijā no trijām. Ja? Bet
run, runāja par, un tā attieksme tur visiem bija kā bija, bet runāja par tevi, man likās, atceros tev ļoti emocionāli. Jā, Un ko tu domā, emocionāls vārds, tā ir laba lieta vai tā ir tā kā traucēklis? nu, dažkārt bija jātraucēklis, protams, tikai ar gadiem tu tā saproti, ka, ok, jā, tur tagad es varu tur uz laukumu, tur vienalga, tur Bernhards jāprieņas un jālga vai pretī nāk vēl kaut kas. Es varu viņu parunāt, tur jau stāv laukumu. Bet man vairs tās emocijas nav tādas, kad es uzvalkos. Jā, vienkārši agrāk es uzvilkos tā kā uz to visu, un tad bija, protams, atceries te visu gājienu, kad pēc zaudētām spēlēm tur durvis šķīda vēl kaut kas, jā. Nu, es tika lausts vispārējais, jā. Nu, vairs tā nav tik ļoti, jā, un tas laikam ar pieredzi, ar vecumu tā nāk tikai, tad saprot to, ka agrāk varēja bišķi savādāk darīt, ja tur nevajadzēja neko valsts, vienkārši vajadzēja pārdomāt tās lietas un koncentrēties uz to, ka vai piestrādāsim pie šī, un tad būs labāk. Tā kā tu varam sākt pāriesim lēnām uz to tēmu, tavs pamatdarbs ir vārdsargu, trenēšana jauniešu. Jā, Ko tu, ko tu viņiem māci, ko tu viņiem redzi, ko tu varbūt to, ko tu mācījies, ka bija jaunāks, un ko tu viņiem tagad citādāk māci? tad citu atceries to reizi, kad mums bija Leigas Dvārcek treneris, ka viņš tur viss daudzīja nulli, tur ņēmās darījās. Mēs vairs tā nevaram darīt, ja? Bet mums ir jāizsūt no tiem bērniem, ja tomēr tas nav Somija, tas nav Zviedrija, ka tur ir konversi ar tiem bērniem, ka tu nedari, viņš to pateiks vienreiz. Treneris pateiks vienreiz viņam, viņš neizdarīs, pateiks otrais, nekas viņš vairs vispār nestīsies to bērnu, jo tur ir vēl kādi 5, kuri nāks viņa vietā, ja. Mums atkal Latvijā ir bišķi savādāk situācija, tas, kad mums ir, pieņemsim, komandā, pieņemsim komandu, vienkārši kaut kā komanda. Ir 2 vārdsargi, ja, un ir, pieņemsim, 18 spēlētāji. Un mums no viņiem ir jāizsūt viss, ja, tā kā, lai viņi progresē. Mums viņos visu laiku ir kaut kas jāiegulda, lai viņi progresē. Bet man laikam ir bišķiņ paveicies, ja, tas, ka man tie vārdsargi ir tik saprotoši. Un man ar viņiem, varbūt tas ir tā kā mans faktors, kad es ar viņiem tā kā pa čomisko, tā kā pa draugam. Un viņi arī tā kā man var piezvanīt, paprasīt kaut kādas lietas, ja. Pieņemsim, man šogad ar Jāhu vārdsargiem, ja, jaunās attīstības hokeja līgas vārdsargiem vispār. Abi 2 super, viņi bija man tā kā piemēri visos vārdsargu treniņos pārējiem, un tad pārējie arī skatījās uz viņiem, kā viņi dara. Jo es viņiem teicu to, ka pastieties, kā tur džeki dara, tomēr viņi ir labāki, ja, un jums ir tā kā jāpielīdzinās un jāiet vēl tālāk un tālāk un tālāk. Arī mazie bērni tas pats, ja tur 8, 9 gadīgie, ja, viņi arī tur progresē, un man ir patīk tas brīdis, kad tu redz, kāds viņš bija sezonas sākumā un kāds viņš sezonas beigās, jā, un tu to progresu tā kā saliec pa plauktiņiem, un pieņemsim, tur vecākam, ka pasaki, jā, viņš reāli šīs sezonas laikā ļoti progresējis, viņam ir jāpiestrādā pie tā un pie tā, un tad viņi visi vienmēr prasā, Karlo, kur vasarā tu būsi, jā, tur vai būs nometnes kaut kāds vai vēl kaut kas, tad beigās, jā. Nu, nē, riktīgi forši tādā ziņā. Man riktīgi patīk tas, kad tie vecāki ir tādi saprotoši, nevis tas, kad tagad viņi pateiks, nē, šitas jau tur neko nemāca, šitas jau neko tur nemāca, bet, nu, varbūt tāpēc, kad es tā kā atvērti gan pret vecākiem, gan pret tiem vārdsargiem, un viņi arī atvērti pret mani. Tu labi pieskaries vecākiem, tad man tev tāds viens jautājums ir, ar ko tev ir lielāks darbs? Ar tiem spēlētājiem, tiem vārdsargiem vai ar vecākiem? Ar vecākiem vispār nav problēma. Jā, vispār nav problēmas. Viņi tev tā kā vārdsargu trenerim, viņi saka, kāpēc mans bērns nestāv vārtos, vai Nē, kāpēc... Nav tā, pieņemsim manī. Nu, mums ir tā Jāhu komanda, mums 17 komanda, treneris vienkārši paprasa, nu, kādu domā nākamajā spēlē, kam jāspēlē. Tur, pieņemsim, es pasaku, man liekas, ka tam jāspēlē. Un tad es, pieņemsim, aizeju un pasaku, kāpēc. Pieņemsim, tu treniņos, tu neesi darījis tā un tā, tu pats redzi, ka, nu, tev kaut kas neiet, lai viņš spēlē. Ja kas, tu esi gatavs, un tad, pieņemsim, nu, citreiz, protams, ir tas, kāpēc jūs nespēlē, kāpēc vēl kaut kas, bet gal galā beigās sanāk, ka mums tāpatās tajās visās bērnu komandās visi jau tiek uz to spēlēšanu, ja, it īpaši jau mazāk vecumi,
protams, tu pats saproti, jo, ja viņi sēdēs, viņi jau neprogresēs. Mm. Un it īpaši kaut kādiem mazākiem vecumiem, nu, viņi jālaiž vārtos. Tas rezultāts nav tik svarīgs kā tā izaugsme pats par sevi. Precīzi, Tā kā, precīzi. Man ir tāds vēl viens jautājums. Iedomājieties, ka tagad atnāk uz 10-gadīgs Henrijs Sančs trenēties, būtu pa vārdsargu. Tik tur viņa galā. zinot sevi, jā, es tiktu galā, jā. Es tiktu galā. Tagad Tiks es galā. toču varu pateikt, kad es tiktu galā, jā. Jā. Nu, labi. Tad es sarakstīju. Sarakstīju pāris tādus padziļinātos jautājumus, it kā īsie jautājumi, bet varbūt tur pastāstīt, jo man ir tādi vienmēr jautājumi, mēs pārcelājam, vienmēr es tā arī gala atbildi nezinu, un katram vārdam noteikti ir citādāk. Jā, Citādākā atbilde, un atbildēs, un kāpēc varbūt pastāstīs. Varbūt, vai tas ir mīts, vai tas nav mīts, vai kaut kā tam līdzīga. Tad, tad pirmais jautājums ir balta lenta vai melna lenta? balta lenta. Kāpēc? Nu, kāpēc? Balta lenta, es personīgi man balta, tāpēc, ka es esmu jau no bērnības tīnu balto lentu, un es nezinu, kāpēc man pret melno lentu ir tāda tā kā alerģiska reakcija, es nezinu. Un varbūt tāpēc, ka tu redzi vairāk to, ka tu aci to ripu, un, pieņemsim, ja viņi pie lāpstiņas, tu redzi vairāk to ripu, tā kā, ka viņi nesaplūst ar nūju. Bet, nu, labi, pa ko es te runāju, man ir melna forma, jā. Tā kā es nesaku, Bet tas tas liekas pa galvā. formām būs tālāk vēl. Bet vienmēr ir runāts par to, ka kā tu esi kā vārds, es iedomājos, un pretiniekam ir balta vai melna lenta. Nu, tur Ko ir tas tas, jā, maina? jā, to ripas izmešanas momentu. Jā, tas, kad no baltās lēnas tu redz pilnībā visu. Un no melnās tu varbūt mīli kaut kādu sekundi simtē, tu varbūt var nogulēt to metienu brīdi. Bet tas laikam vairāk ir tāds Mīts. maziņa apmāns. Jā, un pa lielam tu jau tāpat tās redz, kā tā lāpstiņa ir izvirzīta. Un vārdsargam jau, kas ir pieredzējušāks, viņš jau apmēram skatās uz to. Tā kā, nu, man ar to nekāds tur problēmas nav. Es Balta vai tos melna. jautājumu, labi, nākošais jautājums. Es to vairāk jautājumus tā kā tev uzdod, tā kā tev kā vārdsargam. Es iedomājos, es vārdsargs man jautā tagad. Aizsargs taisa boxā, tev vārdu priekšā. Vai aizsargs bloķē metieni tev priekšā? Kas tev labāk patīk? Ja metiens no zilās, tad boksauts. Kad tu Nu, redzi ja metienu? metiens ir ne tā, nu, tā kā, ja ir tā kā virs apļaukšs kaut tajā visā rādījusā, tad boksauts. Precīzi, jo man arī filozofija vienmēr bijis tā, ka es taisu boxautu vai es eju malā, lai vārdsargs redz. Jo Jā, man liekas, tā bloķēšana ir daudzreiz lieka. jā, rekur arī pirmajā sērijas spēlē varēja redzēt to, ka uztaisīja, ja tur aizsargs taisīja izkupienu, kaut gan bija brīvs metiens redzams viss, un beigās no viņa kājas iegāja arī otrā pusē. Tā kā, nu, tas ir tā, jā, Bulīši vai papīra laiks? būliši. Kāpēc? Man vienmēr māma teikusi, ka es esmu būlīšu kings, tā kā man būlīši arī patīk. Man, nezinu, man tas ir tas manējs. Daudz metienu vai maz metienu? Daudz metienu. Jo es, piemēram, mana Jo tu visu laiku filozofija esi ir. spēlē. Ā, ā. Bet Tas, es esmu dzirdējis no vārdsargiem to, ka, ja ir mazs metiens pēc spēles, viņi ļoti nelaimīgi ir vispār. Statistika bojā. nu, ja tīpaši par kaut kādām HS Rīgām, tad ir 16 metieni, 3 goli, tad jā, nav baigas patīkami. Bet jā, Aktīvs hokejs daudz vai pasīvs hokejs? Aktīvs vārdsargs vai pasīvs vārdsargs? metienu. Kā tu skaties, vai ne? Mūsdienās labāk varbūt ir aktīvs vārdsargs vai pasīvs vārdsargs. Nezinu. Man laikam aktīvāks, jā. Tad, nu, aktīvs vārds, tas ir tāds daudzpusīgs jēdziens, jā, tur tas, kas runā ar aizsargiem, tas, kas vienmēr iet pēc ripām, palīdzēt aizsargiem, tas, kas iesaistās spēlē, jā, tas tādā ziņā aktīvs vārds, kas visu laiku ir tajā tonusā, tur to komandu, un aizsargiem arī, pieņemsim, vieglāk. Tu pats zini, jā, kad, ja vārds ar tevi runā un palīdz tev, tas ir daudz vieglāk. Un kāds rips no borta nost, jā, kad reiz vārtiem nevis atstāja pie tā bortiņa. Tad viens mūsu no jaunības, varbūt viņš to netika Gins Bikars. Atceries, ko teica kādreiz jaunībā?
kad 70% vai 80% pat bija metieni no ērtās nūjas daļas. Vienmēr ir grūtāk paredzami vārdsargam. Tādēļ man te jautājums no ērtās vai no nērtās? Es saku, no nērtās ir neparedzamāk. Un tev No nērtās, nepatīkamāk. ne. Jā, ir tīpaši, ja sāk iet no, tā kā pa līniju vilkt, un tad labāk ir, kad no ērtās, ka tu apmēram redzi to nūjas leņķi. Ja tu no nērtās, un tur ieloki dažādi, tāpēc tu nesaproti, no kurienes viņš varētu uzmest. Tā Tad kā Gintam Bikaram bija saka, taisnība. tagad nodīsim kaķi nost. Nē, Jā, lai tā. Tad Gintam Bikaram bija taisnība. Ja? nu, plus mīnus, jā. Runājot, tu iepriekš pieskāries pie tiem diviem vāciem komandā. Tad ir tas tavs otrs pārinieks, ir draugs vai sāncens, kā Formulā 1. Kas tev patīk, kā tev patīk? Draugs. Viennozīmīgi draugs, un arī tas pats arī pagājušajā gadā, ja Felbergs, Žoga, Nils, vēl iepriekš bija Lipskis, jā. Mums labas attiecības, tā kā Vai man tu ir esi draugs. kādreiz karjerā bijis, kur tev sāncens ir otrs vārds? Es izjūtu to kādreiz. Nu, tas ir izlasēs vairāk, bet komandā jau, Ir īpaši jauniešu izlasēs. jā, jaunieši izlasēs, tur pats saprot, kā bija, tur bija viss kopā tur. Bet komandā ir tā pozitīvā sāncensība, jā. Tu cīnies par to vietu, jā, bet tas vārds, nu, pieņemsim, tagad izvēlās otru vārdu, lai spēlē, nu, mēs viņam palīdzēšu. Viņam palīdzēšu, viņu atbalstīšu, jo tas ir komandas tā kā, nu, interesēs. Un, ja komanda ir labi, tev ir labi, visiem ir labi. Precīzi, precīzi. Tad viens jautājums bija, kad es pārunāju savu Skorvānu komandas biedru kaut ko uzprasīt vārdsargam, kas traucē, piemēram. Tad es tev uzsīšu jautājumu, balta forma vai melna forma? Getras, piemēram, bija runa par getrām. Jo, piemēram, viņš stāstīja, jo mums ir melnas getras, mums arī krekli ir melnā krāsā, un viņš dažreiz dēļ tām getrām viņš pazaudē ripu. Tas jau kādreiz tev traucēs? Nē, man personīgi nē. Man vairāk traucē, ka paceļās ripa virs borta, un ja ir tumšs fons, tad tu tikai redzi siluetu ripas. Bet man to, es domāju, ka par to daudz vārdsargu. Ja ir tumšāks, tad tu, piemēram, soli, tribīņu, vēl kaut kas. To arī Grūtāk redzēt. aizsarg arī man arī es pazaudēju ripas Jā, tur tribīnēs. jā, tā ir Kas tev mīļāks? Ķērājcīns vai atsiteicīns? ķēraiņš. Tas laikam visiem vārdsargiem no bērnības. Jā, jo, nu, ar blinu, ka tu ar atsteicienu, ka tad ir, nu, tas bam. Ja, kad tu noķer lavenītē, tas, jā, un tad Līdz... ir labi. Ir labi. Piespiest vai izspēlēt? Zinot mani, kad laikam izspēlēt. Jā, ja ir laiks, vienmēr varēšu izspēlēt to. Es atceros, Jā, jaunības protams, gados mēs augām, un tad bija, kuri treneri bija, kad es atceros, Liepājā bija tā, ka viņiem neatļāva vārdsargiem iet ārā, spēlēt ripu. jā, Vai tas ir pareizi mūsdienās skatoties? un atceries Dinamo Rīgā bija tas, kad Kalniņam neatļāva vispār aiz vārtiem iet. Nu, jā. Jo viņš ar ripu nespēlēja ļoti labi, jā. Un tāpēc arī neļāva viņam iet aiz vārtiem. Tu ļauj Bet tas vārdsargiem redz, jauniešiem kļūdīties, iet ārā un kļūdīties. Protams. Tas ir tā tikai tu apdedzinies un saproti to, kas ir kas. Savādāk, nu, iedomājies, tu tagad 7. finālā spēlē izēja ārā, tu neesi nekad izgājis, izēja un apdedzinies. Precīzi, jā, noteikti jāļauj kļūdīties, jo no kļūdām jāmācās un Viennozīmīgi. mācās. Tam man kaut kādi uzrakstīti, varbūt ne stereotipi, bet kaut kādi jautājumi. Varbūt tā kā tev kā vārds. Pastāst, kas tā anormālā ūdens dzeršana starp svilpēm vārdsargi? Vienmēr tā pudelē stāv un pēc katras svilpes dzer ūdeni. Jums prasās, vai kas tas ir? Redzi, ir citi vārdsargi, kuri neņem to pudeles ņēma, tāpēc, kad nu, tas ir tā dehidrācija, ja? Tas, ka, pieņemsim, ja daudz metienu un ir tu visu laiku spēlē iekšā.
tad gribās, jā, tā padzerties. Tu kaut vai izskalot mutī, jā, un izspļaut to ūdeni. Tas varbūt arī citreiz ir tāds vienkārši rutīna, ja, kad tev tā pudeļa jāņem ir. Tev ar tev pat ja ir pēle, kad ir 10 metieni, ja. Un kā. Runājot par dehidrāciju un vispārējo, runā, kad iepriekšējā pasaules čempionātā Kristaram Guļevskis viņš zaudēs 7 kilogramus tajā spēlē. Es zinot tevi, tev tāda problēma nekad nav bijusi svaru Man jau, zaudēšana. man jau tur ir no kā smelties. Tev Rezerves. rezerves ir, jā. Man ir rezerves. Tā kā Kristaram nav nav tādas problēmas. rezerves. Krīstaram galīgi nav tādas rezerves. Es varētu viņam iedot savējās rezerves nākamajam pasaules čempionātam. Labi, tas tā. Vārtsargu treneris, labākais draugs. Piekrīti vai Jā, nepiekrīti? viennozīmīgi, tāpēc, ka treneris ir tas, kas tev duši, kas presē tev, kas presē, lai tur rāda rezultātu. Jā, tas pats arī otrais treneris un trešais, jā, un vārtsargu treneris ir tas, kas tev palīdz tās kļūdas izlabot un atbalsta tev. Viennozīmīgi, jā. Vienmēr, dažreiz es redzu, es bieži redzu, kad noejot ar vārdsargiem un vārdsargu treneriem, ka viņas tur ģērbtuvē sēž vai kaut kur. 99% tēmas viņi neaizskar hokeju, viņi vienkārši runā par dzīvi. Kāpēc tā ir? Mm. Es pat nezinu, es pieņemsim, arī man ir tā, es ieeju. Es vienkārši ieeju, pasaku kaut kādas situācijas, un pēc tam pieņemsim, prasu, kā tu jūties. Vai viss kārtībā, vai pieņemsim, nav, nekas nesāp, vai kaut kādas tādas lietas. Jo tas arī, pieņemsim, tā kā, ja tu parunā ar viņu, viņi tā kā varbūt tā kā novirs bišķi no tā nost, un tas arī palīdz tā kā bišķiņi atslābt vairāk no tā, lai tev nav tā spriedze pārāk lielā. Nu, jā. Es domāju, vārdsargi ir vairāk emocionāli nekā tā fiziskā spēle. Viņiem vairāk tā reakcija un vispārējais tas darbs, kad Jā, viņiem vairāk jā, galva vairāk jātiek skaidrībā nekā jā, fiziski. jā, viennozīmīgi, tas ir, tā ir, un it īpaši, ja tev ir kaut kāds slikti periods, kad tur es tur pa 5, 6 vairākas spēles pēc kāda tur laidis vēl kaut kas. Nav patīkami, jā, un tad pēc tam ir labāk pat. Man nesen, tikko bija piemērs arī tas, kad Jāhu Vārsaks saka to, ka slikta spēle vai nevar nākamajā dienā tur treniņu ielikt vēl kaut ko. Es viņam saku, davai, vecīt, zini, kas ir šajā brīdī, es tev neuztrunāšu. Mēs nekļūsim labāk, mēs labāk kļūsim tikai tad, ja tu saki ar to savu galvu, atpūtīsies, izēj pastaigā, izveidē galvu. Tas vairāk palīdzēs nekā tu izkāps uz tā ledus, jo savādāk tu piedzīsi vēl vairāk kājas, vēl kaut kas, un pēc tam tu izies nākamajā spēlē, un tur garzēm. Pats zini, cik Do, ļoti daudz atjaunošanās pēc spēlēm prasa muskuļiem, un tāpēc arī es uzskatu, ka tu vienā brīdī domā, ne, man jāiet uz ledus, bet labāk, kā saka, less is more, jā, un tu vairāk ar galvu tiec galā un skaidrībā, un tad ej tālāk. Pastāstīt par sliktām spēlēm vārdsargiem, piemēram. Vārtsargs ielaiž 5 gols pēc pirmā perioda. Tu kā vārtsarga treneris viņus maini vai ļauj viņiem nospēlēt līdz galam? Kādas tu taktikas piekritēs esi? Tas atkarīgs, viņš ielaiž sliktus gols, vai arī, pieņemsim, ielaiž. Nu, bija arī, pieņemsim, šogad tas pats, jā, es tā kā, lai uzreiz apmēram saprastu, jā. Vārtsargs ielaida 2 gols, jā, pēc kārtas, un pēc 3 minūtēm ielaida vēl vienu, es jau būtu mainījis. Jā, es tur rādīju, pieņemsim, no tribīnēm tur rādu, ka, samainies. Beigās nē, pēc 5 minūtēm ielaida 4. un tad tikai nomainīja. Un ir tas, ka bet nebija slikti goli, jā. Nebija slikti goli, bet tas, kad es vairāk tā kā priekš Varoči, ka tu esi ielaidis tos 3 golus, un tev ir grūti tā kā Sāc domāt par visu laiku, ielaistiem goliem vairāk nekā par nākošo. jā, jo tas tā kā, ja es otrs vārdsargs, jā, tu aiz uz tā benča kaut ko tur pagrozīsies vēl kaut kas, bet, pēc tam vienkārši ir pašam jāsaprot to, ka ne jau dēļ tā, ka tu tur uz golus kaut kādas ielaidi nomainīt, vienkārši, lai pamainītu kaut ko, lai
Nu, ir, protams, arī slikti goli, ja. Tu ieliec sliktus gols, un, protams, tu uzreiz načo. Ar dusmām malā uzreiz. Jā, jā. Jā, uzreiz tas, ka nē, davai maini šito nost, šitas neķer šodien. Labi, nākošais, kā vienmēr stāsta, un es pasaules čempionātos piekrītu tā lietai, bet regulārā sezonā tam nepiekrītu, kad vārdsargs ir 70% no komandas. Viennozīmīgi. Citreiz jau nepat vairāk. Pēc Slovākija īsti piemērs, jā, gudri. No, jā, pasaules čempionātos Pats, saka, ka pats piedories. Pats jā, piedories, bet es ne. Tā kā, nē, nu, tur, nu, pats piekrīt, ja vārdsargs tev tur spēlē, viņam ir pat vājāk komanda, viņš tev tur visu laiku spēlē, un tev ir iespēja visu laiku tur iemest, nezinu, tur 2 gols, tu ielaid 1, jūs uzvar visu. Vārdsargs tev tur spēlē, viņam ir 40 metieni, viņš ielaiž 1 golu. Nu, protams, nu, jā. tas ļoti daudz ko viss ir pa vārdsargu. Pa to tēmiņu varam aizslēgt, tad mēs bišķiņ parunāsim par tevīm, par tevu. Skaties, hokeja bieži vai kaut ko seko līdzi citām līgām, citiem vārdsargiem pasaulē, un kuri Nu, ir tavi nu, protams, favorīti jā. varbūt? Nu, favorīti, piemēram. Jā, nu, visi ir nenormālā starā, ja tur Amerikā, Kanādā, Helbā. Jā, nu, es piekrītu, ka viņš ir dotajā momentā labākais vārdsargs līgā, ja. Viņam nav vispār arī liekas kustības, viņš tur, nu, viņš ir liels un viņš perfekti dara savu darbu. Ja. Bet, protams, es uzskatu, ka labākais vispār visu laiku tagad dotajā momentā vārdsargs ir Vasiljevskis. Viņš kustās kā robots. Viņam, tāpat kā Gudis teica, ka viņš bija kopā ar viņu, ja, tu viņam pateiks, ēd katru dienu makaronus, baigi labā lieta būs. Viņš arī ēdīs tos makaronus katru dienu. Līdz brīdim, kad tu pateiksi stop. Ja. Nu, viņš ir ieprogrammēts tā kā robots darboties, ņemties. Tā kā, bet, nu, kad pēc tam, ja, nu, es esmu skatījies, tāpēc, ka kā tomēr vārdsargs treneris, man arī jāskatās visāds nianses, jā. Un skatos to Vasiljevski, viņam nu, nav liekas kustības, vispār nav liekas kustības. Jā. Viņš vienkārši kā robots pārvietojas turp šurp. Un, nu, es teiktu, jā, nu, visi tie palielam Krievu vārdsargi ir ļoti labi. Ja, NHL, ja mēs runājam par augstāko līmeni. Šis Jorkins, ja, Vasiljevskis, Sorokin, pats Varlāmos, ja, nu, visi viņi ir labi. Un tagad vēl nāk iekšā, ja Tarāsovs, ja te Kolumbusā, tā kā, nu, ir reāli, nu, tur saka Zviedru skola, Somu skola, bet, nu, tie Krievu vārdsargi tiešām ir ļoti jaudīgi. Pastāst, varbūt mēs iepriekšējā tēmā mēs ar Rodrigo Abalu runājam par viltībām, un kādas ir tavas viltības uz laukumu? Zini, Edgars Masāļskis bija tā klasiskā ķīverša, tā nomešana uz lejas, apturēt spēli, tur varbūt tu, nezinu, runā pretiniekam, sit pretiniekam no muguras vai vārdus izgrūt kaut kādos momentos. Nav vairs vajag tās viltības. Tagad vienkārši galvenais noķertās ripas. Nu, agrāk bija, jā, kad es tur situ pa tām aizmugurējām potīšu ahilbeļām, tur jā, tur pa aizmuguru, kur ceļsargam bļodiņ tikai pa otru pusi, ja tur, lai tikai nestāv tajā vārtu priekšā. Tur, pieņemsim, tev jau vienreiz tiesnes aizrādīs, jā. Nu, tad pēc tam pārtrauc to visu. Bet nav tā. Tas jau vairāk kā agrāk aizsargi, ja. Iebāz no iztara kājām un griez vienkārši uz to pusi cilvēku, kur viņi nāk tā rīt. Un nav tā vairāk jau nav. Uz vecumu mierīgāks paliec, jā? Jā, tāpēc arī godīgi, ka bija pirms 2 gadiem, mums bija fināls pret Zemgalu, un mēs zaudējām to finālu, un tas bija tas gads, kad Zemgala mestisā spēlē. Un Bērnsons pēc sērijas saka, Anšā, tev tik neinteresanti. Tu vispār neko neatbild, vai ne? Nu, kāda jēga? Man tur vispār iet tajā PTK. Tu vispār nerunā vairāk ar mani. Es tev saku, ko man darīt. Nu, agrāk mēs tur bijām vienkārši favorīti viens otram. Tā ir. Bet vēl viena tēma, ko es domāju, ko vārdsargi, kā viņi izdomā, kā viņi padod ripu spēles laikā tiesšiem? Ir tik daudz variantu, ko es esmu redzējis, un kā ir pareizais. Varbūt, ko tu saviem vārdsargiem māci vai nemāci to lietu, vai viņi paši izdomā. Tas ir labi. Cits tur pasit to ripu vienkārši uz tā iemetienu punktu, jā.
cits tur paņem ar lavenīti vienkārši tā upusceļu, cits uzmet gaisā un uz lavenes augšu uzmet jaunu dod, cits tur uzliek uz blīnu vienkārši iedod ar blīnu. Nu, tas ir dažādi, tas ir tā kā iegājies. Tas pats arī ir, pieņemsim, tīri laukumu. Ja nu vecāki, es ievēroju tīri laukumu vecāki, un tad ir vai nu paceļ nūju un tā kā paņem, vai arī tad iegriež to 360 nūju, un tad ir Jā. visāds tās, tur sit pa tām štangām, tas ir kā kuram, tas ir tāds rituāls vienkārši kā kuram. Un kāda tev ir rituāli? Vismaz varbūt, ja tagad vairs nav, un kāda tev bija rituāli? Bučoja štangas, varbūt vārds taps bučoja vai kaut Nē, ko. mums štangas bučo vienīgais Mogo komandā, tas ir Maslovskis, kas pirms spēles bučo štangas, es jau viņam visu laiku dušīgi, lai viņš nebučo man štangas vārtu. Un, bet, nē, uz iesildīšanos, jā, man ir visu laiku viens mums pats rituāls. Izslidoju vienkārši pusapli, jā, uz ūsām, malējām ūsām nosēžos, vai arī uz iemetienu apļu, jā, tur pastiepos. Aizslidoju līdz stūrim ar garu noju, nostājos, kā saka, ar dīvainu pret bortu, sagaidu kaut kādu noteiktu brīdi, un tad es skrienu, iebļaujos pilnā balsī, un tad pilnībā visa komanda sāka tos apļus taisīt. Un tad lānā garā, ja tur, pieņemsim, mums ir tāds interesants, arī tāds ieradums tagad. Zin, ka, nu, maiņas iziet 3-2, ja? To 3-1, 3-2, ja? To ar iemešanu zonā, izgriešanos, visu ieslidošanos. Un mums ar Krišānu Redlihu ir itīgi tāds rituāls, kad es nostājos stūrī, es kā otrais vecāks. Es nostājos stūrī, viņš jādod otram aizsargam, tas uzlādē augšā, ja? Un tad mēs ar Krišānu kāds, 7 piespēles viens otram vienkārši tik, un tad viņš ielādē nākamo uzbrukumu, tā kā mums kaut kāds tāds visāds iestrādes. Un viņš pieredz pie tā, un es esmu pieredz pie tā, tāpēc man vienmēr tajā stūrī jābūt. Tas ir rituāls, un viņam vajag tevi, un tev viņa vajag. Jā. Nu, ir pārējie arī, kas ik pa laikam tur pa 3 piespēlītēm atdod, un tad aiziet. Citi tur ir tādas pastāstas, man, es tur neiešu. Es redzēju, tādu rituālu es redzēju pirmo reizi, un pēdējo reizi es biju, kad ECHL spēlēju, un tur bija Aļaskā, ka mēs bijām, tur vārds bija Džonsons kaut kāds, nezinu, viņš katru spēli, pirms spēles sākās, viņš pagriezās, iebrauca savos vārtos un izvēmās. Un tas prasīja tādu šķidru vēmienu, un tā viņa tā bija. Spēles? Viņš katru spēli viņš tā darīja, un tā viss zināja, un es pirmo reizi arī redzēju. Tā kā katram ir savi rituāli, es atceros to, un es redzēju tieši, kā viņš tur ieviem tajos vārtos. Un, tā kā vārdsargi, katram savs ir, jā. Kāpēc jau saka, no citas planētas? To es negribēju pieskarties un neteikt, jūs pat cits planētas, bet to jau visi zina klausītāji, ka jūs esat no citas planētas un citu domāšanu. Un tādēļ, bet godīgi teikšu, Henrij, tu esi viens no tiem, kas ir tuvāk pielīdzināms hokeja laukuma spēlētājiem, nevis vārdsargam. Man liekas, tu esi tā kā viens no, kas varbūt vajadzēja būt spēlētājiem, bet vārdsargs bija ļoti talantīgs. Nē, jā, es jau agrāk pats biju spēlētājs. Bija diezgan ok, bet beigās vienkārši mūsu komandā nebija vārdsarga. Es biju aizsargs, un es atceros, ka Bukaris man ielika vārtos. Tāpēc, kad es visu laiku treniņos tās ripas ķēru kā aizsargs uz vienu pusi, uz otru pusi, tāpēc, ka nebija otru vārdsargu. Un tas viens vārdsargs, kas mums bija pateicis, ka viņš vairs negrib būt vārdsargs, viņš grib būt spēlētājs, un tā vajadzēja vienkārši atrisinājumu. Pamēģināja vārtos, un tā arī neizgāja. Tā kā, Ļoti labi. Ļoti labi. Varbūt noslēdzošais jautājums šai sarunai būs nosaukt Latvijas vārdsargu topu, vispārīgi leģendu topu, vispārējo tavu topu, kāda ir bijuši vārdsargi. Es teiktu, varbūt top 3, top 4 un pašreizējo. Jo vienmēr kaut kur mēs dzirdam, tagad podkāstos citos, ka viņi pirms pasaules čempionāta lemj pašreizējo situāciju vārdsargiem. Bet mēs abus nosauksim, bet nosauksim tavu leģendu, tavu favorītu topu no Latvijas izlases, varbūt Latvijas vārdsargiem. Leģenda tops tā pirmā vieta, Henrijs Ančs. Labi, piekrītu. Labi, nē. Ja mēs runājam pa izlasi, jā, pa izlasi tieši vārdsargu. Es domāju, jā. Labi. Pirmajā vietā. Personīgo, tu saki personīgo, nevajag paļauties citu viedokļiem savējiem. Nē, es tagad tā vienkārši tā, grūti jau salīdzināt tos laikus ar šiem laikiem, bet, tomēr, ja mēs liekam leģendu top, tad pirmo vietu es nevaru nedot Irbam, jā. Viņš ir leģenda, tā ir, jā. Ja mēs ejam caur leģendām, tad es otrajā vietā liktu to pašu Skudru, jā.
Un tālāk es liktu, jā, pieņemsim, lai arī kā Elvim iet, jā, bet nu, tomēr Elvis tur ir, kur viņš ir nonācis, un ne jau vienkārši viņš tur ir nonācis, jā. Tad es liktu Elvi, uh, ceturtajā vietā, es liktu Gudi, viennozīmīgi, Olimpiāda, viss, kam iet cauri, es saku Gudis, nu, pieņemsim 5 vārdsargs, jā, es tagad Nu, jā, nosaucu, nosauc 5. jā, Jā. 5, nu, un tad es lieku Edgars, jā, Savu. Mhm. Bet tavā leģenda topā pietrūks, manuprāt, viens leģendārs vārds, ko tu neesi iekļāvis. Kurš tas varētu būt? Leģendārs tāds tuļu. Nu, es saprotu, tas, kas tagad ir New York Islanders sistēmā. Ja? Nezinu. Kurš tas ir? Naumos, ja? Nē. Es skatījos, Ēriks Miļons arī bija vārds. Taču. Nu, Es taisīju podkāstu kaut kādu, un kā Eriks, kā mums vienmēr stāstīja, viņš bija otrais aiz Artūra Irbas, vienmēr jaunības gados tur kaut ko, vai trešais vārds, bet izrādās arī Olainē bija leģendārs vārds. No Olainas, kad es apzināju Hāles, un Olainē arī bija otrais vai trešais vārds aiz Irbas. Tā kā tur leģendas klīs, ka katrs vārds tajos gados bija otrais aiz Irbas. Tā kā prieks nu, dzirdēt, tad taisnība kaut kur pa vidu. Nē, nu, Eriks jau pats leģendārs cilvēks. Nu, tieši tā, precīzi. Nu, un tagad pašreizējo tu esi izlasis, tev iedod amatu vārdsargu. Irbi, mēs pastumjam malā un ielikam Henriju Janču pa vārdsargu treneri izlasē, tad tev jāsaliek savus stops pašreizējais. Nu, es būšu tieši un konkrēts, pieņemsim. Ne Elvim, ne Šilovam nav aizgājis sezonu, pieņemsim. Man tagad vajadzētu novērtēt, ka man ir tagad jāizvēlās vārdsargu pasaules čempionātu. Un es domāju, daļai to arī piekritīs tam. Ne Elvim, ne Arčam sezona nav tik ļoti labi izdevusies. Varbūt Elvim daļai ir, ja. Bet, ja viņi pat netiek tur play-offā vēl kaut kas, vai ņemt uz čempionātu, jā. Nu, es uzskatu, ka pirmajam jābūt Gudim. Jā. Ne jau tā vienkārši, ja palielam 2 gadus pēc kārtas labākais vārds Vācijas augstākajā līgā, jā, un ne ar to pašu spēcīgāko komandu, jā. Es liktu, pieņemsim, jā, es liktu Gudu. Gudis numur 1, 2 Jā. ir. Otro pieņemsim. Ja NHL abiem sezonām beidzās, es liktu Elvu. Tāpēc, ka viņam ir labāka sezona nekā Arčam. Tā kā, jā. Un, bet, pieņemsim, ja zinot to, ka Elvim piedzima bērns, viņš nebrauc uz izlases domu. Tu jau sāc domāt, kā GMs tagad jau redzi, tā kā vārds ar treneris. Tu jau padziļināt, redz kā. Bet palielam es dotu iespēju Marekam ar Gusi. Jā. Nu, viņiem nav tā, ka slikts sezons. Viņi tiešām diezgan ok nospēlēja tajā Slovākijā abi. Es domāju, Tas ir Gustavs Grigals un Mitens. Jā, un, ja godīgi, es nevaru nepieminēt. Ērika Miļona. Nē, Linēta Feldbāga. Kāda viņam sezona? Viņam tik tālāk, man liekas. Tik tālāk. Tu pastāsti viņu pa viņu. Tu kā vārds ar treneris, tu redzi viņu nākotnē? Es ar viņu pagājušajā gadā runāju. Es tieši viņam jautāju to, kā bija pēc tās traumas, un tomēr smaga trauma bija. Un kā ir, jo es agrāk atceros, kad es viņu ieraudzīju. Pirms tās traumas, ka viņš spēlēja visu tajās spēlēs, vispārējais darbojās. Es redzēju, nenormāls talants, jā. Un viņš jau bija to traumu. Man jau likās, ka visi pēc tādām traumām, ka to krustenis pārauc, jā. Es domāju, ka viss tur palielam varētu arī beigties, jā, kā reiz cilvēkam. Bet viņš atgriezās spēcīgāks raksturs. Un to, ko viņš izdarīja U20 pasaules čempionātā. Un, es saku, cepurnost, un viņš ir pelnījis, lai viņu izsauc uz izlasi? Lai viņu viennozīmīgi izsauc uz izlasi, ja viņš brīvs un ja viņš var.
Viņš Tieši tā. reāli var. Es domāju, ka viņš būs overage draftā. Un, tā kā, Šo uz NHL tu domā? es domāju, ka viennozīmīgi. Nu, vēlam veiksmi viņam. Lai tavu Jā, vārdu no tavas mutes dieva ausī. jā, NHL GM ausī. Tā kā mūsu sadarbības partners ir LVBets. Tad es gāju, paskatījos, kādas likmes piedāvā. Un es paskatījos tālāk, mēs runājam par vārdsargiem pašreizējiem izlases modelī uz Olimpiādi. Mēs vēl nerunājam, tas vēl uz kalniem, lai spriestu par vārdsargiem, bet ir izlikts likmes uz favorītiem uz Olimpiādu uzvaru. Tad, tavuprāt, nosauc top 3 favorītus uz Olimpiādi. Neredzot, kādas likmes tur ir uz Ziemas vārdsargi Olimpiādu. tieši. Nē, pa izlasēm. Kas būs pirmā, otrā, trešā? Jā, pirmā, otrā, trešā. Kurus tu redzi, ka Olimpiādē uzvarētājs otrās vietas ieguvēja un trešās vietas ieguvēja? Kanāda, Zviedrija, ASV. Nu, ļoti tuvu bija Kanāda. 2,75. Diezgan stabili, jā, un ASV 3,25. Tā kā tās dala pirmo un otro vietu, un trešo un ceturto zolīdi sadala Zviedrija un Somija. Latvija sanāk, mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vieta ar koeficientu 150. Bet viņi nebūs 9, viņi būs augstāk. Tie mums jātiek tikai ceturtfinālā, un viss var notikt, visi brīnumi var notikt. Protams, zinot, ka kaut kam tur neiet, vārdsargs visu ķer. Jā, Rāls no zilās līnijas iemet un viss. Aizver acis un šķeļ pa vārtiem, un Jā, vārtā un viss, un un salūst. un salūst tās vēl. Precīzi, Henrij, precīzi, tu jau redzi, tu jau nākotnē redzi. Tā kā, Protams, nu ko, Henrij, paldies, ka pievienojies mūsu podkastam. jā, Novēlam tev veiksmi izcīņā, uzvarēt to titulu tev personīgi, citiem novēlu cīnīties par viņu un pagarināt sēriju. Tā kā Rāls uzsāks spēles arī savās pusfināla spēlēs, un cerams, ka nākošais pirmdien viņam jau būs labākas ziņas, un viņš jau būs ticis finālā. Bet to mēs vēl redzēsim, tur līdz tam vēl jānodzīvo. Tā kā paldies, Henrij! jā, Paldies, tev. klausītāji, ka klausāties, un tiekamies nākošanai!